Esiet sveicināti remigrācijas tematikai veltītajā EURES raidījuma ciklā. Esi informēts atgriežoties Latvijā. Mani sauc Andris Segliņš, esmu Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultants un šī raidījuma cikla vadītājs. Šodien un arī turpmāk, katru mēnešu pēdējā ceturtdienā, 16. es uz raidījumu aicināšu dažādu nozaru ekspertus, lai apspriest jautājumus, kur ir būtiski mūsu tautiešiem, kur atgriežas Latvijā vai apsver šādu iespēju. Katrs raidījums ir veltīts noteiktai tēmai, un šodienas raidījuma tēma ir starpvalstu nodokļu jautājumi. Sekojiet mūsu raidījumam, uzdodiet jautājumus čatā, un mūsu Facebook ierakstu arī dalieties ar to, jo iespējams kādam vēl šie jautājumi varētu būt interesanti. EURES konsultantiem sniedzot konsultācijas, mēs redzam, ka nodokļu jautājumi ir diezgan būtiski, un redzam arī to, ka ir daudz neskaidrības par šiem nodokļu jautājumiem. Un tāpēc šodien, lai skaidrotu šos jautājumus, uz sarunu esmu aicinājis valsts ieņēmuma dienesta, nodokļu pārvaldes, fizisko personu nodokļu daļas otrās metodikas nodaļas galveno nodokļu inspektoru Zintaru Kobiķievu. Labdien! Labdien! Un mūsu sarunu gribētu iesākt arī ar jautājumu, ko mūsu EURES konsultanti bieži vien saņem, tad, ja es strādāju ārvalstīs, vai man vēl ir kādas nodokļu saistības ar Latviju. Un šeit es saprotu, ka būtiski ir zināt šīs personas nodokļu rezidents status, lai varētu sniegt atbildu šo jautājumu. Un tad lūkšu paskaidrot, kas ir nodokļu ziņā rezidents un nerezidents, un kāda ir rezidents status šie noteikšanas kritēriji? Jā, tātad runāt to, vai ir kaut kādas nodokļu saistības šeit Latvijā, cilvēkam būtu jāzina tas, kāds viņam ir šis rezidents status, vai viņš ir Latvijas rezidents, vai viņš tiek uzskatīts par nerezidentu Latvijas nodokļu normatīvu aktu piemērošanai. Un tātad mums Latvijā ir piemērojams likums par nodokļiem un nodevām 14. panta 2. daļa. Un tur ir minēti 3 kritēriji, saskaņā ar kuriem fizisko personu uzskata par Latvijas rezidentu. Tātad, ja cilvēkam šeit Latvijā ir deklarēta tāda dzīvesvieta, viņš tiek uzskatīts par Latvijas rezidentu, vai ja šī persona uzturās Latvijā vairāk kā 183 dienas 12 mēnešu periodā, arī tad šī persona tiek uzskatīta par rezidentu. Un, ja šo personu, kas ir Latvijas pilsonis, ārvalstīs nodarbina Latvijas valdība, arī tad šī persona tiek uzskatīta par Latvijas rezidentu. Tātad šie kritēriji tiek secīgi pēc kārtas izvērtēti, kā viens no viņiem izpildās, tā šī persona tiek atzīta par Latvijas rezidentu. Savukārt personas, kas neatbilst šīm prasībām, tātad tiek uzskatītas par nerezidentiem, un saskaņā ar likumu par iedzīvotāju ienākumu nodokli maksā tātad tikai par Latvijā gūto ienākumu. Savukārt Latvijas rezidenti nodokli maksās gan par Latvijā, gan par ārvalstīs gūto ienākumu. Jā, un paņemsim varbūt tādu praktisku piemēru, persona ir devusies strādāt uz īriju, strādāt tur 2 gadus. Vai kāds šī personai varētu būt šis nodokļu rezidents status, vai viņš būs nerezidents Latvijā vai rezidents tomēr? Vai šī situācija var būt dažāda? Šī situācija var būt tiešām dažāda, jo ja persona pārceļās, dzīvot uz šo īriju un deklarē dzīves vietu īrijā un ir nolēmusi tā kā Latviju pamest, un pārcelties uz pastāvīgu dzīvi īrijā, tad šī persona būtu uzskatām par Latvijas nerezidents. Savukārt šī persona saglabā savu dzīves vietu šeit Latvijā, saglabā savas saiknes ar Latviju, bet dodas ilgstoši strādāt uz īriju, tad šī persona tomēr būtu uzskatām par Latvijas rezidentu, pat ja viņi, ilgstoši atrodas ārpus Latvijas. Jo šajā pašā likumā par nodokļiem un nodevām ir noteikts tas, ka pat ja persona uzturās ārpus Latvijas vairāk kā 183 dienas, tad tiek vērtēts šī saikne ar Latviju, cik viņam šī saikne arī paliek ar lielu ar Latviju. Tātad, ja fiziskajai personai šeit ir ģimene, ja viņa sociālās iemaksas veids šeit, ja viņai ir nekustamais īpašums šeit pieejams, tad viņa tomēr tiks uzskatīta par Latvijas rezidentu. Protams, tiek vērtēts arī tas, cik lielā mērā, ir kāda tā saikne ar otru valsti, vai viņai, ģimene dzīvo
ārvalstīs, konkrētajā gadījumā, teiksim, kā jūs minējāt, Īrijā, vai viņa veic sociālās iemaksas Īrijā, un vai viņai ir pieejams nekustamais īpašums Īrijā. Tas obligāti nav jābūt, viņam nav obligāti jābūt īpašumā, viņš var būt arī, teiksim, īrēts. Jā, un šeit es arī tad gribu varbūt apgāst vienu tādu apgalvojumu, ko mums nākās saskarties, teiksim, šajā pašā piemērā, ka, ja es strādāju jau, piemēram, tos pašus 2 gadus Īrijā, tad, man ar Latviju vairs nav nekādi nodokļu saistības, bet izrādās tomēr, ka var būt situācijas, ka tomēr šīs nodokļu saistības paliek. Tad varbūt vēl paņemsim arī tādu, teiksim, izmodelēsim vēlreiz tādu varbūt piemēru, ja tā būtu tā pati Īrijā, teiksim, un šis vīrietis, teiksim, tētis aizbrauc strādāt uz Īriju, bet mamma ar bērniem palikusi Latvijā. Un tur Īrijā tiek īrēts dzīvoklis, īpašumu nav, bet Latvijā ir šis, teiksim, palicis uz šī tēta vārda, īpašumā ir dzīvoklis, ir automašīna, kas palikusi. Kā teiksim, šajā gadījumā varētu vērtēt šī tēta rezidences statusu? Vai viņš varētu būt Latvijas rezidents, vai tomēr viņš būs Īrijas rezidents? Jūs minētajā gadījumā vairāk izskatās, ka šī persona varētu būt Latvijas rezidents. Jo, teiksim, tā saikne ar Latviju viņam saglabājās, un pat ja viņš tur, teiksim, strādā ilgstoši, kā viņš vēlās apgādāt savu ģimeni un dodās peļņas nolūkā uz ārvalstīm, bet tā saikne ar Latviju viņam tomēr ir ciešāka nekā ar šo te ārvalsti. Ne, un tas nozīmē, tikai tas pats fakts, ka cilvēks strādā ārvalstīs, nevienmēr nozīmē, ka viņš zaudē saikni arī ar Latviju nodokļu, teiksim, ziņā. Un piemēram, šis nodokļu rezidents status, cik tas būtu būtisks un kurās situācijās tas ir svarīgs. Jo, pieņemsim, ja arī turpināsim to pašu piemēru par šo Īriju, ja šis tētis strādā, piemēram, ir ārvalstīs, bet Latvijā šis īpašums tiek, piemēram, izīrēts. Es saprotu, protams, darba alga, no tās tiek atvilks nodoklis, to Īrijas darba devējs, teiksim, ienākumu nodokli atvilks, bet kā būs ar šo izīrēto īpašumu Latvijā? Vai par to, teiksim, būs kaut kādi nodokļi jāmaksā un kurā valstī šajā gadījumā? Šajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai šis cilvēks ir Latvijas rezidents vai viņš būs Latvijas nerezidents, ja viņš izīrēs dzīvokli šeit Latvijā un gūs kaut kādu ienākumu, tad, protams, Latvija varēs paņemt, ieturēt nodokli par šo te gūto ienākumu un dzīvokļu izīrēšanas. Savukārt, ja cilvēks būs Latvijas rezidents un gūs algot darba ienākumu Īrijā, ar kur mums ir noslēgta nodokļu konvencija, kur ir Eiropas Savienības dalībvalsts, tātad, ja šis te viņa algot darba ienākums tiks aplikts ar nodokļiem Īrijā, tad Latvijā šis ienākums tiks atbrīvots no iedzīvotāju ienākumu nodokļu piemērošanas, tas ir Latvijā viņam nebūs vairāk jāmaksā, un šajā gadījumā nav jāsniedz arī gada ienākuma deklarācija. Ja viņš, teiksim, gūst tikai algota darba ienākumu Īrijā. Jā, paldies. Un par šo rezidents statusu, vai šis status mainās, teiksim, ja cilvēks pārceļās jau uz ārvalstīm, vai šis rezidents status mainās automātiski, vai tas ir kādā veidā jāpieprasa vai jānoformē? Jā, tātad likums it kā nosaka šos 3 kritērijus, saskaņā ar kuriem cilvēku uzskata par rezidentu vai nerezidentu. Un valsts ieņēmuma dienestā, tātad nodokļu informācijas sistēmā ir izveidota tāda kā databāze, kurā tiek veikta atzīme par cilvēku šo rezidents statusu un par rezidents periodu. Un, teiksim, ir situācijas, kad cilvēki, teiksim, pārceļās dzīvot uz ārvalstīm, nenorāda šo deklarēto dzīvesvietu ārvalstīs un, teiksim, ar to informāciju, kas ir valsts ieņēmuma dienesta rīcībā, šīs personas joprojām tiek uzskatītas par Latvijas rezidentiem. Lai gan varbūt faktiski viņas būtu uzskatāms par nerezidentiem Latvijas nodokļu normatīvu aktu piemērošanai. Un tādēļ cilvēkiem vajadzētu par to painformēt valsts ieņēmuma dienestu, iesniedzot iesniegumā norādot konkrētu datumu, ar kuru šī persona pārceļās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, tātad deklarēt savu dzīvesvietu ārvalstīs,
iesniegumā norādīt vēl tos apstākļus, kas ļautu izvērtēt, vai šai personai ir ārvalstu izveidojušās ciešākas saiknes nekā ar Latviju. Tas ir, ko mēs minējām iepriekš, jau tātad, vai šai personai, kurā valstī dzīvo ģimene, kur viņai pieejams nekustamais īpašums un kurā valstī viņa veic šīs sociālās iemaksas. Jā, tas nozīmē, ka rezidents status nemainās automātiski, bet ja mēs redzam, ka mēs atbilstam kritērijiem vai mēs vēlamies iegūt šo nerezidents statusu, tad vēršamies valsts ieņēmuma dienestā un iesniedzam attiecīgu iesniegumu. Situācijā, kad atgriežas mūsu tautieši Latvijā, teiksim, kurā brīdī varbūt mainās tas rezidents status, jeb kā, teiksim, šajā gadījumā, kādi tie kritēriji, kad tiek iegūts šis Latvijas rezidents status atgriežoties? Tātad, ja Latvijas pilsonis atgriežas šeit Latvijā, tad pirmais, protams, viņam vajadzētu ievērot šo dzīvesvietas deklarēšanas likumu un tātad nodeklarēt šo dzīvesvietu šeit Latvijā. Un, attiecīgi, tātad persona atkal tiktu uzskatīta par Latvijas rezidentu, jo gadās arī situācijas, kad cilvēks atgriežas šeit Latvijā, bet par to, teiksim, savu dzīvesvietu nenodeklarē Latvijā. Un, attiecīgi, valsts ieņēmuma dienestam nav informācija par to, ka šī persona būtu uzskatām par Latvijas rezidentu. Jā, tātad atgriežoties Latvijā, līdz ar deklarēšanās dienu, tad tiek piešķirts arī cilvēks kļūst par Latvijas rezidentu. Pareizi sapratu, ja? Jā, tur jāvērt arī tas ne tikai šī deklarēšanās diena, bet arī tas diena, kad viņš atgriežas. Ja varbūt, teiksim, tas kriterijs par šīm 383 dienām, kurš no tiem kriterijiem ātrāk izpildās, ar to datumu arī persona tiks atzīta par rezidentu. Jā, labi, ar šo jautājumu skaidrs. Pāriesim pie nākamā jautājumā. Tad ir mūsu tautieši, kur arī kādu ilgāku laiku ir strādājuši ārvalstīs un ir sasnieguši arī ārvalstīs pensijas vecumu un saņem ārvalstu pensiju un atgriežas uz dzīvi Latvijā. Kā ir ar šīm ārvalstu pensijām, vai atgriežoties Latvijā tās tiek apliktas ar nodokli un kāda ir, teiksim, attiecībā uz šīm pensijām šī situācija tieši nodokļu ziņā? Tātad, jā, likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli tātad tika veiktas izmaiņas attiecībā uz šīm remigrējušu diasporas locekļu ārvalstu pensijām. Un tātad šīs pensijas, izpildoties noteiktiem kritērijiem, viņām tiek piemērots tāds pats neapliekamais minimums, kā ārvalstīs, no kuras šī pensija tiek saņemta. Tā kā piemēros, teiksim, nevis Latvijas neapliekamo minimumu, kas ir noteikts pensionāriem, bet šīs ārvalsts neapliekamo minimumu. Šī pensija, protams, tiks aplikta ar nodokļiem šeit Latvijā, bet jāņem vērā, teiksim, ka attiecībā uz pensijām varbūt arī situācijas, kad saskaņā ar nodokļu konvencijas noteikumiem šī pensija varbūt ir vispār atbrīvojama no iedzīvotāju ienākumu nodokļu piemērošanas šeit Latvijā. Jā, tad šeit būtu jāstāsta jau tā detalizētāk, no kuras valsts atgriežas un no kuras valsts ir piešķirta šī pensija un šīs nodokļu konvencijas, kas ir, tad, kā minēts nodokļu konvencijā. Jā, ko es vēlēs pateikt, ka, teiksim, valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā tātad ir pieejams metodiskais materiāls attiecībā uz pensijām, kuras tiek saņemtas no ārvalstīm, un tiek ar piemēriem arī parādīts to, kā tiek piemērots iedzīvotāju ienākumu nodoklis dažādās situācijās, kad saņem pensiju no Krievijas, saņem pensiju no Eiropas Savienības dalību valstīm. Un ir, teiksim, arī minēti šie kritēriji, kādos gadījumos pensijām tiks piemērots ārvalsts neapliekamais minimums. Jā, tad tiem, kuri atgriežas ar ārvalstu pensijām, noteikti tad iesaku skatīties valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā, kurā tad būs arī jau ar piemēriem skaidrots, kā tiek piemērots tātad šis ienākuma nodokļu nomaksa vai arī varbūt pat atbrīvojums no ienākuma nodokļa. Tad vēl viens jautājums, ko diezgan bieži nākās saskarties, ir ar šo gada ienākumu deklarāciju. Tad, kam ir pienākums arī strādājot tātad ārvalstīs, tātad ir rezidents status vai nerezidents status, kam ir pienākums iesniegt šo gada ienākumu deklarāciju Latvijā? Laikam vieglāk ir pateikt to, kuram nav pienākums iesniegt šo gada ienākumu deklarāciju Latvijā. Tātad tās fiziskās personas, kas ir Latvijas rezidenti, viņas deklarāciju var nesniegt, ja viņas guvušas ienākumu Latvijā, kuram šis iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir piemērots izmaksas brīdī. Bet tur atkal ir jāvērtē šis diferencētais neapliekamais minimums un progresīvā nodokļa likme.
Gadījumā, ja šeit personai, teiksim, diferencētais neapliekamais minimums ir piemērots lielākā apmērā vai nodokļu likmi piemērot mazākā apmērā nekā vajadzētu saskaņā ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumu, tad šeit personai, protams, būs jāsniedz šī gada ienākuma deklarācija. Bet pārsvarā gadījumos, ja šis iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā tātad ir ieturēts, tad cilvēks deklarāciju nesniedz. Savādāk ir ar šo ārvalstīs gūto ienākumu. Ja cilvēks ir guvis, cilvēks, kas ir Latvijas rezidents, ir guvis ienākumu ārvalstīs, tad viņam šis ienākums ir jānorāda savā gada ienākuma deklarācijā, īpaši ielikums, tātad deklarācija ir pielikums D2. Bet, ja cilvēks ir guvis algota darba ienākumu Eiropas Savienības dalību valstī vai Eiropas ekonomikas valstī vai valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, un šis algotā darba ienākums viņam ir aplikts ar nodokli šajā otrā valstī, tad šī persona deklarāciju sniedz, bet gada ienākuma deklarācija tātad nav jāsniedz tām personām, kas saņem algota darba ienākumu no Eiropas Savienības dalību valstīm, un kurām šis nodoklis ir pieturēts. Bet savukārt viss pārējie ienākumi veidi, teiksim, autora atlīdzība, pensija, procentu ienākums, nekustamā īpašuma iznomāšanas ienākums varbūt kādam ir, šajā gadījumā viņi visi sniedz gada ienākumu deklarāciju. Jā, un tas nozīmē, ja pieņemsim personu strādā Vācijā un tikai viņai ir šī algotā darba ienākuma, tad būtībā sanāk, ka šī deklarācija par šo ienākumu nebūtu jāsniedz. Viņam nav pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju. Ja šim ienākumam tātad ir piemērots iedzīvotāju ienākumu nodoklis Vācijā. Jā, ja ir nomaksāts, jā. Un savukārt, ja tā nav šī Eiropas Savienības valsts, pieņemsim, ja darbs ir Krievijā, tad noteikti arī ir jāiesniedz šī deklarācija. Gada ienākuma deklarācija ir jāiesniedz, bet šis personas ienākums tātad tiks atbrīvots no iedzīvotāju ienākumu nodokļu piemērošanas. Konkrētais Krievijā gūtais ienākums, tātad viņam iedzīvotāju ienākumu nodokļu nepiemēros. Jā, tātad jebkurā gadījumā, ja ārvalstī šis ienākuma nodoklis ir nomaksās, tad Latvijā papildus nekas nebūtu jāmaksā. Pareizi. Jā. Jā. Savukārt, teiksim, ja būs ienākums ir gūts algot darba ienākums trešajās valstīs, ar kur mums nav noslēgta nodokļu konvencija, šajā gadījumā tātad šis būs atliekams ienākums, bet šo Latvijā aprēķināto iedzīvotāju ienākumu nodokli varēs samazināt par ārvalstīs samaksātu iedzīvotāju ienākumu nodokli. Jā, labi, skaidrs. Vēl viena tāda šī brīža arī tāda aktualitāte, varētu teikt, arī saistībā ar mūsu Covid un pandēmijas laiku, ir ietekmējis, ka darba devēji arvien biežāk un populārāks kļūst arī šis attālinātais darbs. Un kā ir situācija, teiksim, Latvijas pilsonis atgriežas no darba ārvalstīs, tad Latvijā, bet vēlās saglabāt ar šo ārvalstu darba devēju attālināt darba attiecības. Kā šajā gadījumā būtu maksājums šis nodoklis un kur šī persona reģistrējās kā nodokļu maksātājs? Tātad šis jautājums tiešā veidā ir saistīts ar šo rezidents statusu, ko mēs izskatījām jau redzījuma sākumā. Tātad, ja persona ir Latvijas rezidents, tad viņai ir pienākums maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli šeit Latvijā. Ja šim ārvalstu uzņēmumam Latvijā nav pastāvīgā pārstāvniecība, tad iedzīvotāju ienākumu nodokli maksā pats cilvēks. Viņš pats ir kā aprēķina, pats ietur, pats samaksā un pats iesniedz pārskatu par sevi. Savukārt, ja šī persona tomēr ir uzskatām par nerezidentu, pat viņš ir Latvijas pilsonis, bet viņš, teiksim, viņam nav tas nolūks atgriezties, ir dažādi apstākļi varbūt, bet pieņemsim, ka viņš ir Latvijas pilsonis, kas ir atbraucis šeit strādāt uz Latviju, viņš ierobežojumu pēc vairāk nevar izceļot no Latvijas, viņš šeit turpina strādāt, bet viņš ir Latvijas nerezidents. Tad jāskatās ir nodokļu konvencijas noteikumi, jo saskaņā ar nodokļu konvencijas noteikumiem var būt iespējama situācija, kad šī cilvēka algota darba ienākums netiek aplikts ar nodokli šeit Latvijā. Tas ir, ja šim cilvēkam ir, teiksim, ir ārvalsts darba devējs un cilvēks ir nerezidents, tad var būt situācija, kad šeit viņam iedzīvotāju ienākumu nodoklis nav jāmaksā. Un tas nozīmē, ja persona tātad ir Latvijas rezidents, tad atgriežoties un
turpinot šos darba attiecības, tad jāreģistrējas kā darba ņēmējam, ja? Tad šeit valsts ieņēmuma dienestā. Jā, viņš ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs un pats veids iedzīvotāju ienākumu nodokļu aprēķināšanu. Jā, skaidrs. Vēl varbūt varat minēt, ja notiek pārcelšanās un atgriešanās atpakaļ Latvijā uz pastāvīgu dzīvi, varbūt kādi jūsu uzskatā būtu noderīgi dokumenti varbūt no ārvalstu šīs nodokļu institūcijas vai kādi citi, kas varētu noderēt šeit pēc tam risinot kādas nodokļu jautājumu lietas jau Latvijā? Teiksim, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par ārvalstīs gūto ienākumu, būtu nepieciešams dokuments no ārvalstu nodokļu administrācijas, ka ir samaksāts šis nodoklis ārvalstīs. Bet, teiksim, attiecībā uz rezidents statusu, uz Latvijas rezidents statusu, it kā tādi īpaši dokumenti nav noteikti, kas būtu jāuzrāda, lai persona atkal kļūtu par Latvijas rezidentu. Būtībā tas galvenais būtu, lai spētu pierādīt to, ka ārvalstī ir nomaksās, teiksim, šis ienākuma nodoklis, ja, lai būtu šī informācija. Jā, tas ir attiecībā uz gada ienākuma deklarācijas iesniegšanu, jo, kad, teiksim, Latvijā ir jāmaksā nodoklis vai nav jāmaksā un kādā apmērā. Jā, un tuvojamies jau noslēgumam un vēlētos jautāt, ja rodās kādi papildus jautājumi, kur vislabāk ir vērsties pēc informācijas vai varbūt kādas konsultācijas arī ir pieejamas? Jā, tā tad ir iespējams rakstīt valsts ieņēmuma dienestam, sūtot, teiksim, e-pastu uz valsts ieņēmuma dienesta e-pasta adresi, kas ir vid@vid.gov.lv, vai arī sazināties elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, uzrakstot savu jautājumu, vai arī ir pieejams cilvēkiem tālrunis, pa kuru varētu piezvanīt, un tātad tas ir 671 20 000, un ir arī tālrunis īpaši ārzemēs dzīvojušiem cilvēkiem, kuri var vērsties ar saviem jautājumiem. Un tātad šis telefons ir tātad Latvijas kods +371 67 12 24 43. Tas ir tieši, kas ir personām, kas dzīvo ārvalstīs. Jā, varbūt arī ir kāda informācija saistībā, tad arī diezgan aktuāli ir jautājums saistībā par šo Brexitu un apvienoto karalisti. Vai attiecībā uz šiem jautājumiem arī ir kāda informācija no jūsu puses? Tātad, jā, valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā ir atsevišķa sadaļa izveidota šiem te COVID-19 jautājumiem, kas ir kādi cilvēkiem rodās. Un, ja rūpīgāk, teiksim, cilvēki paskatītos, tad sadaļās pie dažādiem nodokļiem viņi ļoti bieži atrast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Teiksim, par iedzīvotāju ienākumu nodokli ir atsevišķa sadaļa, metodiskie un informatīvie materiāli, kur var atrast iedzīvotāju ienākumu nodokļu piemērošanu dažādās dzīves situācijās. Tā skaitā, teiksim, ko es minēju, šeit nodokļu piemērošana ārvalsts pensijām, nodokļu piemērošana algot darba ienākumam. Tur visdažādākie jautājumi ir apskatīti šajos metodiskajos materiālos. Tā kā noteikti ieteiktu skatīties valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā, tad informācija ir plaši pieejama, tāpat arī ir konsultīvie tālruņi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī mūsu diasporas pārstāvjiem noteikti ieteiktu izmantot. Jo arī mēs, kā Eures konsultanti, saskaramies ar situācijām, ka, nezinot neizprotot arī šos nodokļu jautājumus, mēdz rasties arī dažādas šīs nepatīkamās situācijas, un, lai no tām izvairītos, noteikti uzzināsim šo informāciju pirms mēs atgriežamies, un noslēgumā tad gribu teikt paldies gan mūsu viesim, par izsmeļošām atbildēm. Paldies mūsu skatītājiem. Cerams, ka ļoti būs arī noderīga šī informācija un arī ieteiktu dalīties ar to. Un, jā, tad sakārtosim visus gan šos nodokļu jautājumus, gan citas lietas, lai atgriešanās Latvijā mums būtu pēc iespējas mierīgāka un veiksmīga.
Vēl noslēgumā gribu minēt to, ka ja jums rodās kādi papildus jautājumi par darba meklēšanu Latvijā, sociālās drošības jautājumiem, jeb arī par nodokļu jautājumiem, noteikti varat vērsties pie mūsu Nodarbinātības aģentūras Eures konsultantiem, un mēģināsim sniegt jums arī šīs atbildes uz jūsu jautājumiem. Gribu aicināt arī pieslēgties mūsu nākošam raidījumam, kurš norisināsies 17. jūnijā, 16. Un šī raidījuma tēma būs ārvalstīs iegūtās izglītības un kvalifikācijas atzīšana Latvijā. Tad aicinu arī pieslēgties nākošam raidījumam un novēlu jums visu labu, uz tikšanos nākošreiz.